Labs vakars basketbola apskatā. Aizvadītajā naktī sākās NBA Austrumu konferences interesantais fināls starp Čikāgas Bulls un Miami Heat. Bet mūsu nemazāk aizraujošais fināls starp VF un Ventspili turpinājās jau arēnā Rīga un vēlāk arī Ventspilī. Abu Latvijas spēcīgāko basketbola klubu finālsērijas otrais randiņš notika arēnā Rīga trešās dienas vakarā kopš pirmās cīņas, kurā uzvarēja VF. Ventspili arēnas starmeši neapžilbināja un jau ar pirmajiem uzbrukumiem viņi VF atstāja aizvien tālāk sev aiz muguras. Lai gan Kaspars Bērziņš varēja padižoties ar 5 gūtiem punktiem, cīnīja pirmajās minūtēs. Pretiniekos atradās kāds daudz nadzīgāks punktu mednieks. Hunters nepilnās 8 minūtēs salādē 13 ačus, tādējādi sniedzot izsmeļošu skaidrojumu, kāpēc savulaik ir deldējis NBA laukuma parketa grīdas. Kurzeme sāk apņēmīgi un pavisam drīz jau 16-5. Efe Džuku ar tālmetienu mainiekus dzen vēl lielākā izmisumā – Ventspilī plus 15. Taču tād beidzot pienāka vefiešu ilgi gaidītais brīdis. Izslēgšanas spēlēs debitēja Tremons Hughes. Pēc amerikāņu saspēlnieka gādīgajām piespēlēm tīkliņam cauri izlidoja Janičēnuka mestā bumba, un jau nākamajā uzbrukumā precīzi darīja Valters, turklāt spītējot pretinieka pārkāpumam. Spēles gaita izlīdzinās. Kuzminskas ar Keinu apmainās viegliem bumbas triecieniem no augšas, tomēr Ventspils apgriezienus samazināt neplāno. Efe Džuku sodu laukumu pārvar gaisā. Jānis Strelnieks tur iezogas pretinieku nepamanīts un ceturdaļa tiek noslēgta 31-18. Ar otro ceturksni Vefs pamatīgi uzlabo sniegumu aizsardzībā. Šeļikovs pēc labākajiem paraugiem apsargā savu teritoriju gan no pretinieku kapteiņu vairoga, gan vēlāk arī Huntera mēģinājumiem ielausties Andreja sētā. Parūpējies par citiem, šoreiz Hughes pats iemet no tālienes, un pēc brīža Keins rezultātu jau izlīdzina. Puslaika beigās Ventiņi tomēr pamanās atkal mazliet aizmukt, un lielajā pārtraukumā dodas ar 4 punktu pārsvaru. Sākumā paspīdēja viesi, pēc tam saimnieki, bet spēles otrajā puslaikā sākas cīņa par katru laukuma centimetru. Vefiešu rindās ar kārtējo trīspunktnieku atzīmējis Valters. Kurzemniekiem atkal ornamentus gaisā zīmē Efe Džuku. Bet kas notiek ar Hunteru? Lieliskais spēles sākums jau ir vēsture, un par sevi atgādināt sāk soda metieni. Vefs neatlaiž pretiniekus tālāk par 5 punktiem, bet tuvāk par 3 arī netiek. Ceturtais beigas atkal labāk padodas ciemiņiem un pirms pēdējām 10 minūtēm 56-51 priekšā Ventspils. Noslēdzošajā 10 minūtē VF drīz vien starpību samazina līdz minimumam, kad precīzi ir Bertāns. Vairoks savējos mudina nepakļauties mainieku spiedienam, bet melnās briesmas ir ieskrējušās gan uzbrukumā, gan arī aizsardzībā, kur metiens tiek nobloķēts pašam misteram Fintam, Efe Džuku. Un pavisam drīz 3 punktu vērta bumba ielido pretējā grozā, VF pirmo reizi vadībā. Noķēruši vilni, ridznieki vēl mazliet pasarfo arī turpinājumā. Bērs iemetis pats neļauj to darīt pretiniekam, un Ventspilī jāsāk meklēt glābēju. Atrodas uzvārda brālis pretējos ierakumos. Sākumā Artūrs ar soda metienu rezultātu atkal līdzsvaro, bet jau nākamajā uzbrukumā augstasinīgi iemet trejaci. Ventspilī izdodas atgūties, līdz atkal Hunters nonāk pie nervu stindzinoša pārbaudījuma, soda metieniem, un pārbaudi neiztur. Hunteram paveicas, jo nākamos 4 punktus gūst Efe Džuku, un liekas, ka spēle ir pavisam tuvu tās beigām. Tomēr tā nedomā Butauts, savu izvēli liekot uz Sandi Valteru. Pēc pārtraukuma uzreiz izdodas atspēlēt 3 punktus un vairs tikai -2. Nākamajā uzbrukumā Valters mēģina vēl. Metiens garām, un tad sākās LBL finālsēriju garākās 10 sekundes. Strīdus bumba, kura tiek piešķirta Ventspilī. Pirms 5 minūtēm viena strīdus bumba jau tika atdota kurzemniekiem, un tagad tiesnieši to vēlreiz dod Ventiņiem. VF brigāde ir neizpratnē un pieprasa paskaidrojumus. Tajā bija arī bumba. Tie tiek saņemti, tomēr ir dīvaini. Sašutums nemazinās, un par tikko redzēto notikumu plaši tiks runāts vēl nākamajās dienās pēc spēles. Lai nu kā, spēlei jāturpinās. Iegūto bumbu Ventiņi pārvērš vienā precīzā soda metienā. Pēc tam seko vēl 3 minūtes pārtraukumi, starp kuriem Ventspils dod iespēju VFam rezultātu izlīdzināt, atstājot 1,6 sekundes. Sandis Valters palaiž bumbu grozs virzienā, bet nekā. Ventspils uzvar 75-72 un sērijā neizšķirts. Rezultatīvākie izrādījās tieši trilera cienīgās galotnes galveno lomu atveidotāji Efe Džuku ar 20 un Sandis Valters ar 18 punktiem. Ja vajadzētu prognozēt šīs spēles rezultātu,
Abām komandām varētu dot līdzvērtīgas izredzes. Pagaidām abās spēlēs uzvarējušas tieši viesu komandas. Diemžēl rīdziniekus uzmundrinātu no malas spiests kapteinis Janičēnuks, kurš treniņā bija gūs savainojumu, tādēļ īpaši svarīgu lomu pieredzējušam Sandim Valteram. Rietumu frontē bez pārmaiņām. Labāk iesāk tieši viesi. Kā ierasts, pirmos punktus gūs Parahovskis un pēc neliela apdomas brīža arī Kaspars Bērziņš dubulto pārsvaru. Finālsērijas mājas spēļu lāstu lauslūko Ventspils kapteinis Aksels Vairoks un Brendons Hunters, kuru darbība īsā laikā summē 5 punktu pārsvaru. 2 punkti ar sodu Ventspils izvirzāt. Kā odzīte ap Hjūzu apvīs Vairoks un viņa dzēlīgā piespēle tumšajam medniekam palīdz noribināt groza stīpu. Ramonam Butautam jāņem pārtraukums. Bet nelielo atpūtu labāk izmantojuši mainieki, kuri turpina ieskrieties. Efe Džuku ierastajā stilā valda pār bumbu, bet pēc mainieku ātrā uzbrukuma pārsvars jau vairāk kā 10 punkti. It kā klapatu nebūtu gana. Ceturtais izskaņā savainojuma dēļ uz ģērbtuvēm dodas arī Hjūzs, un Ventspils pilnībā kontrolē situāciju. Pirmā ceturdaļa noslēdzas ar pārliecinošu 27-15. Otrajā ceturksnī ātrajā uzbrukumā savu pirmo grozu kopš 5. aprīļa gūsti Gatis Jahovičs. Tomēr mājnieki ir pārliecinoši. Efektīvā saikne Vairoks Hunters turpina nest augļus, un pēc gulbju tālmetiena rezultāts jau 38-21. Šajā mirklī Valters īsā laikā realizē 2 trīspunktniekus, tādējādi nedaudz uzlabojot situāciju. Viņa iesākto turpina Bertāns, un 4 minūšu laikā tablo vēsta neticamo. Vevs ir atspēlējis 14 punktus un vairs tikai -3. Ceturtais izskaņā pārsvars gan atkal tiek palielināts – 46-39. Pārtraukums atnes arī asumus spēlētāju starpā, un pirmo puslaiku noslēgt viņi tā vienkārši nevēlas. Otrais puslaiks iesākas Vevzīmē. Bērziņš labi atbrīvojas no pretspēlētāja – 2 punkti. Lieliski nospēlē Sančo, tādējādi vēl vairāk pietuvojoties, un visbeidzot, tikai pēc aptuveni 2 nospēlētām minūtēm Bakičs atgriež Vev pārsvaru. Ceturtais vidū ātrajā uzbrukumā aiztraucas Jahovičs, un fantastika! Vevs vadībā ar 6 punktiem. Tomēr lielāku pārsvaru melnajiem sasniegt neļauj Strelnieks, kurš rāda klasi gan no tālmetiena līnijas, gan groza tūmā, tādējādi pirms pēdējām 10 minūtēm 61-68 kurzemnieki iedzinējos. Noslēdzošās 10 minūtes izvēršas ļoti saspringtas. Jau pašā sākumā Ventiņiem izdodas pietuvoties un ar kopīgām pūlēm neilgā laikā atkal neizšķirts 70-70. Minūte līdz spēles beigām Efe Džuku pārķer Bertāna piespēli un ātrajā uzbrukumā izlīdzina spēli vēlreiz, kas nozīmē finālu cienīgu scenāriju. Uzvarētājs jānoskaidro papildu laikā. To veiksmīgāk iesāk dzeltenie. Strelnieks gūs grozu un vēl nopelna piezīmi, kas šādā situācijā ir 2 tik svarīgi. Tomēr Vev rezultātu pēc Valtera neprecīzā raidījuma līdzsvaro pieredzējušais Bakičs. Nākamajos uzbrukumos lieliski jūtas Bērziņš, tādējādi nedaudz vairāk kā minūte līdz papildu laika beigām bīstams 4 punktu pārsvars Vevam. Ventspilī minūte. Pēc emocionālās apspriedes mānieki ir sapurinājušies, un tas redzams laukumā. Strelnieks atspēlē Vairogam un atkal 2+1 gājiens, 1 punkta starpība. Taču galvenais, kas izšķir papildu laikus, ir nevis kombinācijas, bet individuālā meistarība, ko lieliski apliecina Bertāns ar fantastisku caurgājienu. Pēdējos uzbrukumos Ventspilī neveicas. Viņu metieni grozu stīpu neskar, un lai gan līdz ar signālu Kārters vēl gūs 2 punktus, tomēr tas neglāb mainiekus no zaudējumu. Sērijas 3. mačā ar 90-85 pagarinājumā pārāk atkal viesi. Mainieku komandā labākais Akselis Vairoks. Trāpījis visus 2 punktu, kā arī soda metienus, kopā viņš savācis 22 punktus, bet Efe Džuku Vefiņu terorizējis ar 20 tačiem. Uzvarētājiem labākais Bakičs 20 punkti, Kasparam Bērziņam 19. Anglijā tika veikta aptauja par labākajiem reklāmas saukļiem. Starp populārākajiem bija Nike sauklis Just Do It un McDonalda I'm Lovin' It, taču pirmā vieta tika Guinnessa alus sauklim. Labās lietas nāk pie tiem, kas gaida. Pagaidiet dažas minūtes, un pie jums atnāks labas lietas.